Nulekā izveidotājs un arī jaunatklātais dzelzceļa Sliežu ceļš posmā no Skrīveriem līdz pat Krustpilī krietni vien atvieglos arī aizkrauklas profesionālās vidusskolas audzēkņu dzīvi un ikdienu. Turklāt šī ir viena no 2 skolām Latvijā, kurā tiek piedāvāts apgūt arī celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķu profesiju. Kā skolas direktors es varu teikt, ka, protams, ka skolai arī tas ir labs ienākums, jo ja bērni nekavēs skolu, ja viņi labi ar transportu var atbraukt uz skolu, tad, protams, darbs ir labāks, kvalitatīvāks, jo jebkuru audzēkni var iemācīt, ja viņš ir skolas solā, ja viņš apmeklē nodarbības. Tā kā mēs esam tikai priecīgi par to, ka, teiksim, aizkrauklē atkal kaut kas labs un vērtīgs ir noticis. Ne skolai, bet dzīvei mācāmies. Šādi skan viens no aizkrauklas profesionālajā vidusskolā strādājošo pedagogu un audzēkņu izvirzītajiem vadmotīviem. Jauniešiem pēc pamatizglītības iegūšanas 4 gadu laikā profesionālajā izglītības iestādē tiek piedāvāts apgūt kādu no 6 izglītības programmām, iegūstot kvalifikāciju būvu izstrādājumu galdnieks, automehāniķis, apdares darba tehniķis, klientu apkalpošanas speciālists, celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis vai arī ēdināšanas pakalpojumu speciālists. Mēs labi sadarbojamies ar vietējiem uzņēmumiem. Mums tiešām reāli dzīvē īstenojas tas, kad audzēkņi teoriju apmācās pie mums un ļoti daudzās ziņā var aiziet pie vietējiem uzņēmumiem, strādāt praktiski. Skola ir pietiekoši moderna, skola ir labi aprīkota, sadarbībā ar mūsu darba devējiem, sadarbībā ar nozaru asociācijām. Mūsu tā materiālā bāze ir izveidota ļoti moderna un tāda, kāda ir vajadzīga pašreizējā ekonomiskajā situācijā, kāda ir valstī. Tāpat aizkrauklas profesionālajā vidusskolā tiek realizēts arī Eiropas sociālā fonda finansētas programmas, kurās papildināt savas zināšanas var ik viens jaunietis vecumā no 17 līdz 29 gadiem. Ir ļoti laba stipendija, mēs uzskatām, vidēji apmēram 114 eiro mēnesī, ir apmaksāta dienesta viesnīca. Te mācības visvairāk ir saistīts ar praktiskām lietām. Tās teorijas ir salīdzinoši maz, jo viņiem gada laikā ir jāiemācās praktiskas lietas. Šogad mums ir metinātāji, MIG un MAG vidē, un otra programma mums ir pavāri. Nākošajā gadā mēs, protams, tāpat ņemsim metinātājus, tāpat būs viengadīgā pavāru grupa, mums būs arī viengadīga atslēdnieku grupa, un tāds jauns piedāvājums mēs ļoti esam interesēti attīstīt arī aukles programma, jo apkārt ir daudz jauno mammu, kas ir jau, bērnam ir 8, 9 mēneši, varbūt jau gads, un viņas tā kā domā, kā viņas atgriezīsies tādā darba tirgu. Un ļoti daudzām jaunajām sievietēm nav arī dokumenti par viņu izglītību. Līdz ar to šeit, kamēr viņām ir tie mazie bērniņi, viņas varētu nākt šeit mācīties. Mēs esam ieplānojuši iekārtot arī telpu, kurā viņi varēs atstāt bērniņus. Esam programmā iestrādājuši praktiskās nodarbības, kad reāli tādā slīdoša grafika veidā viena mamma būs pie bērniem, pēc kāda laiciņa nākošā mamma pie bērniem. Mums ir ļoti laba ēdnīca skolā, līdz ar to arī šis jautājums tiks atrisināts. Katrā gadījumā pamatideja ir viena, ka katru, kas vēlas mācīties, mēs labprāt savā skolā arī gaidām un labprāt arī uzņemam. Ik viens interesants, kas vēlētos vairāk iepazīties ar aizkrauklas profesionālās vidusskolas tehnisko nodrošinājumu, īstenoto izglītības programmu, specifiku vai pedagogu kolektīvu, tiek gaidīts atvērto durvju dienā, katra mēneša pēdējā piekdienā. Es, ja būtu mamma, es arī noteikti ņemtu savu bērnu pie rokas un atbrauktu un apskatītos un tiktos ar direktoru vietniekiem, aprunātos ar grupu audzinātājiem, jo nav vienkārši tā izvēle. Pēc 9. klases, man liekas, ļoti vecākiem ir grūti saprast, uz kurien to savu bērnu virzīt. Pirmkārt jau gribas pietiekoši tuvu pie mājām, jo ceļa izdevumi ir ļoti lieli. Nākošais gribas arī tā, ka viņš var atbraukt sestdienās, svētdienās uz mājām. Un tad, protams, gribas redzēt, kāda viņam ir sadzīves apstākļi, gribas redzēt, vai viņam ir iespējas pāriest siltas pusdienas. Un to vienkārši tā nevar izstāstīt. To var tikai, godīgi sakot, apskatīties, redzēt, iztaujāt, satikties. Man pat gribētos ļoti aicināt vecākus, lai viņi biežāk parādās skolā, jo viņiem visiem liekas, ka bērni ir lieli. Man liekas, ka bērns ļoti, ļoti ilgi nav liels. Viņš varbūt fiziski ir izaudzis, bet sirds vienalga algs tāda balsta sapratnes, mīlestības. Un tas ir jādod bērniem.
Viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem kvalitatīva darba realizācijā ir saliedēta komanda. Cilvēki, kuri ir sava amata profesionāļi, prot un veic sev uzticētos pienākumus godprātīgi. Gan Binders, gan arī uzņēmumu ACB pārstāvji atzīst, ka jau ilgstoši sadarbojas ar profesionālajiem izglītības iestādēm, lai savos uzņēmumos spētu izveidot kvalificētu darbinieku komandu.